Lai ēka tiktu atzīta par energoefektīvāko Latvijā, tai jāiztur nevienu pārbaudi. Sākotnēji tās energoefektivitāti izvērtē caur aprēķiniem, to, kāds ir siltuma ietaupījums un citiem faktoriem. Kad pirmā kārta izturētas konkursam pieteiktajām ēkām dodas žūrijas komisija, kas vērtē gan ēkas ilgtspējas risinājumus, gan paveikto būvdarbu kvalitāti, elektrību, arī ēkas izskatu. Tāpat arī ventilācijas sistēma un citus faktorus, kas nosaka, cik ēka ir energoefektīva un veiksmīga. Visiem, kas gribēja, tas lika šitos ventilātoru. Redziet, katra ir ventilēta, jā. Viņai ir, tā ir mana skolotāja draudzenei, viņai ir divi tie ventilēti, redziet. Man bija žēl, tāpēc, ka ļoti dārgi maksāja. Ekonomiski drusciņi ir, tāpēc, ka mēs agrāk maksājam par siltumu vairāk un liela cena bija. Tagad mums ir skaitītāji uz katru bateriju. Gribi tu ieslēdz, ja tev augsti, bet ilgi maksāt vajadzēs. Jā. Kā Valmierā atzīst ēkas vērtētāji, bieži vien jaunajām mājām taupīts uz ventilācijas iekārtām, kas noved pie nekvalitatīva gaisa telpās. Šobrīd tiek iemontēta speciāla loga ar veidināšanas iekārtām, un arī ārsienās tiek iebūvēti ventilācijas vārsti. Un šobrīd arī uz jumta mēs uzstādām ventilācijas vārstus. Tā kā tā ventilācijas sistēma, bet arī iedzīvotājiem jāsaprot, ka tā pašiem ir jāveidina un jāver loks, un it sevišķi, ka to gatavo ēst un žāvē veļu. Pārbaudas laikā žūrijas komisija apskata ēku no pagraba līdz pat jumtam. Pa ceļam iegriežoties arī vienā no dzīvokļiem un konsultējoties ar mājas vecāko. Žūrija atzīst, ka šajā ēkā tapušas daudzas tādas lietas, kas nepieciešamas, bet kuru būtiskumu bieži vien cilvēki neapzinās. Viena no tām – zibens novedējs. Arī ventilācijas sistēma šeit moderna. Aika skaisti. Viena no kļūdām, ko pielaiž, man šķiet, tas arī nav tikai mans personisks viedoklis, ir ventilācija. Jo tad, kad ēku renovē, atjauno, mēs aiztaisa visu ciet, ieliek jaunus logus, uzliek jaunu siltinājumu materiālu, un tajā brīdī, gribot ietaupīt, viņi pasaka, ka mums nevajag ventilāciju, mums taču tā gaiss ir. Bet, kad norenovē māju, taču vairs gaisa plūsma tā nenotiek. Un tas ir tas, par ko ir jādomā ventilācija. Veidināšana dzīvokļos, lai nav pēc tam problēmas, ka ir saules gaiss vai uzkrājas pārāk daudz mitrums. Un tādēļ šis Valmierā ir labs piemērs aerātori, kas tā pieplūdi veicina taisni dzīvokļos un ir veselīgāka vide. Konkursā par energoefektīvāko ēku tiek vērtētas ne tikai atjaunotās daudzdzīvokļu ēkas, bet arī no jauna celtās. Tāpat sava nominācija arī sabiedriskajām celtnēm, vienģimenes ēkām un industriālajām būvēm. Jāsaka, katru gadu tās mājas paliek ar vienu nevarētu teikt pat labāks, bet energoefektīvāks, kvalitatīvāks, iedvesmojošāks, jo cilvēki arī sāk saprast, ka energoefektivitāte tas ir iespēja samazināt siltumenerģijas patēriņu, un ja tas izdarīts kvalitatīvi, tas arī uzlabot savu dzīves vides kvalitāti. Tas ir sakārtot apkārtējo vidi, domāt par kopīpašumu, sakārto vienu māju, sakārto maz daļiņas Latvijas.